Mēs maināmies, un mēs varam mainīties visā dzīves laikā, un ka personība būtībā ir tikai tāda dzīves laika apgūta ieradumu summa. Mana māsa iedeva, tā teikt, izlasīt šo grāmatu. Un es atceros, tā patiešām bija kā tāds, varētu teikt, sprādziens manā smadzenēs. Garīgums, garīgā inteliģence viennozīmīgi ir viens no tiem virzieniem, kur šobrīd arī gan pētnieki, gan arī mēs katrs kā sabiedrības loceklis meklējam varbūt jaunus resursus, kā dzīvot šajā pasaulē. Tas brīdis, kamēr mēs tās atbildes meklējam, ir gan daļā gadījumā interesants, bet viņš nevienmēr ir viegls. Sveicināti! Lai arī kad mūs klausāties, skan LSM raidierakstu sērijas uz visiem 100 pēc 40 jaunākā epizode, un ar jums, kā jau ierasts, esmu kopā es, Ieva Strasdiņa. Un šoreiz runāsim par garīgumu, par autentiskumu, par to, kāpēc šīs tēmas, jo īpaši aktuālas, dažkārt pat šķiet kļūst tieši pusmūžā, kā tās ietekmē mūs pašus un par ko arī daudz runājusi mūsu šīs dienas viešņa, arī mūsu darba vidi. Un šoreiz sarunāšos ar certificētu darba organizāciju psiholoģi un organizāciju konsultanti Rīgas Stradiņu universitātes doktoranti Gitānu Davidsonu. Sveika! Sveicieni! Šī ir jau mūsu 20. cikla epizode un saruna, ar kur arī noslēgsim šo sezonu. Tādēļ uz laiku no jums atvadīšos. Atgādinu tikai, ka visas šīs raidierakstu cikla epizodes varat skatīties un klausīties gan populārākajās straumēšanas vietnēs, gan arī portālā lsm.lv. Bet, atgriežoties pie šīs sarunas, pirms mēs visu šķetinām solīt pa solītim, gribētu sākt ar pašiem pamatiem. Proti, raidījumā mēs daudz pieminēsim tādus vārdus kā garīgums, kā autentiskums, kā garīgā un emocionālā inteliģence, tāpēc gribētu iedot cilvēkiem tādu sapratni par to, kas ir kas. Garīgums. Ko jūs ar to saprotat? Kas tas tāds ir? Jā, es patiešām iedošu tādu ļoti vienkāršu definīciju, tāpēc, kad noteikti tiem, kam šī tēma interesē un kas varbūt arī skatās, lasa dažādas grāmatas, tad atradīs ļoti dažādas tos formulējumus, bet būtībā garīgums ir tādas spēja un prasme un interese iedziļināties gan savā tādā iekšējā pasaulē, ja mēs domājam katrs pats par sevi un par cilvēkiem kā par tādu sugu, gan arī gatavība veidot tādas jēgpilnas attiecības un saprast arī pasauli apkārt sev. Jā, saprast pasauli tās daudzveidībā. Līdz ar to man patīk arī teikt, ka garīgums gan ir tāda vēlme un gatavība iet dziļumā, gan arī vēlme un gatavība iet plašumā, veidot attiecības ar pasauli. Vai var likt tādu kā vienādības zīmi starp reliģijos cilvēkus, ticīgs cilvēks un garīgs cilvēks? Gluži nē. Un tā ir ļoti interesanta sadaļa mūsu sarunā, ka viennozīmīgi droši vien reliģijos cilvēki ir garīgi cilvēki, vai arī vismaz sevi par tādiem uzskata. Taču garīgums un reliģiozitāte nav viens un tas pats, respektīvi ir ļoti daudz cilvēku, un arī mūsdienās tieši ļoti daudz cilvēku. Es arī savā pētījumā atklāju, ka cilvēki norāda, ka viņi ir garīgi, bet nav reliģiozi. Kā tas nākas? Kas ir tā būtiskā atšķirība, kas te nošķir tās divas lietas? Tā viena būtiskā robežšķirtne tiešām reliģiozitāte ir piederība kādai no pasaulē zināmajām lielajām vai mazākām tiešām reliģiskām konfesijām, kā kristietība vai budisms gan nav reliģija, bet tomēr vairāk tāda, zinām, garīga tradīcija. Tā būtu tā reliģiozitāte, tiešām, ka cilvēki arī seko kādai no šīm tradīcijām. Un garīgums ir patiešām tāda vēlme rast atbildes uz jautājumu, kāda ir mana vieta vai kāda ir cilvēka vieta šajā pasaulē, kāpēc pasaule ir tāda, kā tā ir, kāda ir manai dzīvē un šai pasaulē jēga. Tie ir daži tādi garīgo jautājumu piemēri. Viņi nav piesaistīti kādai varbūt konkrētai tradīcijai. Garīgā inteliģence un emocionālā inteliģence. Kas tās būtu, ja jums būtu jāstāsta cilvēkam, kas par šiem jautājumiem nekad nav aizdomājies?
Es sākšu tādu ar mazu solīti atpakaļ, jo varbūt tas iedos kādam no mūsu skatītājiem, klausītājiem kontekstu, ka šie inteliģenci vai emocionāls un garīgās inteliģences jēdzieni nav radušies tukšā vietā. Faktiski vēsturiski pirmā inteliģence, par kur runāja, bija tiešām šī mentālā vai prāta inteliģence, jeb IQ, prāta spējas. Un tad attīstoties tālāk, patiešām arī attīstoties pētījumiem, kas parāda, ka ne tikai prāta spējas nosaka cilvēka tādu kopējo kapacitāti, vai arī cilvēka darba sniegumu vai viņa uzvedību pasaulē, bet ir arī cita veida inteliģence. Te parādījās šī emocionālās un garīgās inteliģences jēdzieni. Un atšķirībā no prāta inteliģences, jeb šīs IQ daļas, tad emocionālā inteliģence ir tā raksturo mūsu spēju pašiem saprast atkal, tā iekšējā dimensija, pašiem saprast savu emocionālo pasauli, savas emocijas, jūtas, savus pārdzīvojumus, ne tikai saprast, bet arī tos iemācīties vadīt. Jā, kas mazāk būtisks. Un īpaši mūsdienās tas ir ļoti svarīgs jautājums, kā tajā trauksmainajā, nemierīgajā pasaulē, kurā ir tiešām daudz tādu arī destruktīvu emociju, kā sevī tomēr šo trauksmi no vienas puses varbūt arī neielaist, no otras puses, tad, kad tā ir, jāprast to pārvaldīt un no tās atbrīvoties. Un tā ir šī emocionālās inteliģences daļa, bet viņa arī ietiecās, jau varētu teikt, emocionālā inteliģence un garīgā inteliģence, es gribētu teikt, ir tādas māsas, tā vienkārši sakot, jo emocionālā inteliģence arī paredz ne tikai to savas emociju pasaules sapratni, bet arī saprast, līdzpārdzīvot, empātiski saprast un veidot attiecības arī ar citiem, ar pasauli. Un, kā es sākumā minēju, tad arī garīgā inteliģence ir par to, kā mēs veidojam attiecības ar pasauli. Bet jau vairāk tādā jēgas, nozīmju, vērtību izpratnē. Principā emocionālā inteliģence ielikta plašākā kontekstā. Jā, piešķirot vairākas, varbūt vēl dimensijas un jautājumus. Jo varbūt, piemēram, runājot par emocionālo inteliģenci tādā vienkāršākā varbūt līmenī, tie ir patiešām jautājumi, kā man pašai vai katram no mums būt mierīgākiem, savaldīgākiem, piedzīvot vairāk pozitīvu emociju, justies psiholoģiski tā labi. Un garīgā inteliģence iedod tādu vēl dimensiju patiešām par to, kas man vispār sagādā prieku, kas man rada dzīvē jēgu, kas man rada gandarījumu, kas man rada piepildījumu. Un, protams, ka tie ir arī tādi emocionāli iekrāsoti jautājumi, bet tā ir varbūt vēl tāda papildus dimensija, ko daļa cilvēku savā dzīvē ļoti aktīvi risina, domā un patiešām šo garīgumu aktīvi kopj. Un daļa varbūt tam nepievērš tik lielu uzmanību. Klausoties arī dažas sarunas ar jums iepriekš, viens arī tāds vārdu savienojums, ko bieži nāks dzirdēt, ir autentisks cilvēks, par ko runājat. Kas ir autentisks cilvēks? Kas ir saprotams ar šo terminu? Jā, autentisks. Mēs lietojam vārdu autentisks, un tā pamatnozīme arī ir autentisks tāds, kas ir patiess, kas ir, tāds, kāds tas ir, savā dziļākā būtībā. Un garīguma kontekstā par autentiskumu patiešām ir gan vērtīgi, gan svarīgi runāt, tāpēc, ka, ja mēs paraugamies uz mums pašiem kā cilvēkiem, tad mūsu dzīvē ir ļoti daudz sociālo lomu. Jā. Mammas, skolnieki, valsts pilsoņi un tā tālāk un tā joprojām. Un tad mēs esam arī kā cilvēki, kā personības ar savām īpašībām. Un vēl mēs varētu noteikti šķetināt, paraudzīties cilvēku tādos vairākos slāniņos, bet kur tad esmu es, kur es kā Gitāne vai tu esi tā patiesā un visvairāk jūties kā tu.
Un bieži vien, vai ne, šīs lomas ir kaut kas, ko mēs iemācāmies, ko mums arī liek noteikti sabiedrība vai sociālā vide vai darba vieta spēlēt. Protams, arī mēs varbūt izvēlamies paši to darīt, bet aiz tā visa kaut kur dziļāk ir tie jautājumi, bet tiešām, kas tad ir tās manas patiešām stiprās puses, kas ir manas vērtības, kas ir tas, ko es savā dzīvē gribu darīt, kas man sagādā prieku, ko es varu dot pasaulē. Un tad, kad mēs mēģinām pie šiem atbildēm nonākt un nonākam, tad mēs būtībā vai nepietuvojamies tam savam autentiskumam, tam savam patiesajam es. Bet tas nenozīmē, ka cilvēkam obligāti jāatkailinās pilnībā sabiedrības priekšā, jānoņem pilnīgi visas maskas, lai uzskatītu, ka tas ir autentisks cilvēks. Nē, es drīzāk teiktu, un tas ir varbūt tāda izaicinošā daļa, atrast to labāko kombināciju vai labāko savienojumu starp sevi kā cilvēku un starp lomu. Man varbūt tāds piemērs, kas nāk prātā, tā kā es strādāju darbu un organizāciju vidē un diezgan daudz ar gan vidējā līmeņa vadītājiem, arī organizāciju pirmajiem cilvēkiem. Un viņiem tas jautājums ir par autentisku vadības stilu. Vai citiem vārdiem sakot, kā tad viņiem veidot attiecības ar darbiniekiem, ar partneriem, ņemot vērā, atkal, vai ne, to, kāda viņi ir kā cilvēki un to, ko no viņiem sagaida tā konkrētā loma. Un tad autentiska līderība, vai tas autentiskā loma ir, ka es atrodu to savu veidu. Ja, piemēram, vai ne, es esmu ļoti man patīk tiešām strādāt komandās, man patīk uzklausīt cilvēkus. Es jūtu, ka darbs komandā man pievieno, dod man enerģiju un spēku, tad arī to es izmantoju savā vadības stilā un necenšos varbūt par katru cenu kļūt par tādu ļoti stingrā kostīmā, no tribīnas runājošu vadītāju, kas dod vadošus rīkojumus darbiniekiem. Ja? Es varbūt šobrīd tā pārspīlēju, lai to ilustrētu, bet atrast to savu veidu, nevis paskatīties, mācību grāmatā saka, ka vadītājiem ir jābūt tādam, jādara šis vai tas, bet meklēt to, attīstīt to savu rokrakstu. Vidusceļu principā. Starp sevi un... Jā, vai pat es teiktu, tiešām atrast to sev piemērotāko veidu. Jo tas paradoxālais vai interesantais ir tas, ka mēs jau arī ikdienā mēs jūtam, ka cilvēki, patiešām jāsaka, emocionāli inteliģenti jūtam, ka cilvēki ir, kad viņi ir paši patiesi, un kad viņi varbūt tēlo vai nejūtās brīvi, dabiski, un autentiskums dod to dabiskumu sajūtu. Šobrīd rakstāt doktora disertāciju par to, kā cilvēku uzskati par apziņu un realitāti ir saistīta ar psiholoģisko funkcionēšanu. Jā, ļoti komplicēts nosaukums. Kāpēc bija svarīgi šim tematam pievērsties? Šī tēma ir man autentiska. Jā, tā es varētu atbildēt. Patiešām šie jautājumi par to, kā cilvēku pasaules uzskats, redzējums par pasauli ietekmē viņa labbūtību, ietekmē viņa arī prasmes, spējas veidot attiecības ar pasauli, man ir interesējuši, patiešām interesējuši. Un 2024. gada beigās radās iespēja veidot pētījumu. Un arī tiešām paldies Stradiņu universitātes profesorai Kristīnai Martinsonai, kura tā teikt, mani vēl pastimulēja, sakot, ka šis varbūt ir brīdis, kad tomēr to disertāciju varētu un vajadzētu aizstāvēt. Un man šķiet, ja es varu pētīt un rakstīt disertāciju par tēmu, kas man patiešām interesē, kas man šķiet svarīga un man šķiet arī svarīga sabiedrībai, cilvēkiem kopumā, tad es izšķīros to darīt. Un cik tālu šobrīd
esi šajā, jo es klausījos vienu sarunu šī gada sākumā, un tur izklausījās, ka jau ir diezgan tālu šis process. Jā, jo es patiešām metos savā doktora darbā vai šajā doktorantūrā uzreiz ar pētījumiem, būtībā, vai ne, jau no pirmās dienas vai pat mazliet pat pirms es patiešām sāku pētījumu. Šobrīd pat faktiski man ir savākti dati 2 pētījumos, 2 izlasēs. Un, es analizēju to, kā uzskati, konkrētāk varētu teikt, vai ne, materiālistiskais vai otrā, ja runājam par tādām polārām poliem, otrā pusē vairāk ideālistiskais vai transcendentais pasaules uzskats, kā cilvēki, kā viņi psiholoģiski funkcionē, respektīvi, vai ir viena no viņiem piedzīvo lielāku labbūtību, vai viņi ir autentiskāki, vai viņi labāk arī funkcionē sadzīves situācijās, ja tie jautājumi, kas man interesē un uz kuriem es meklēju atbildes. Kā to vispār var izpētīt? Tas ir tik sarežģīti, un tās situācijas ir tik daudz un dažādas. Jā, tas patiešām ir sarežģīti, un apzinoties to, ka ne tikai šis uzskats par apziņu un realitāti vai pasaules uzskats tādā plašākā nozīmē, bet katra cilvēka dzīve ir, viņa nav tik ieraugām varbūt starp viena veida sakarībām, kā to varbūt mēģina dažkārt parādīt. Es tomēr tā ielūkojos pa tādu vienu varbūt lodziņu tajā tēmā un zinātnē un šajā gadījumā psiholoģija arī ir metodes, ir tā teikt pierādījumos balstītas metodes. Es izmantoju standartizētas aptaujas un arī daļa no man pētījuma ir arī intervijas, tādas sarunas ar cilvēkiem, jeb kvalitatīvā pētniecība, kas ļauj tiešām ielūkoties tajā gan viens, kādi ir individu uzskati, vai kur viņi atrodas uz šīs materiālistiskās vai transcendentās ases, kā varbūt, jo nav jau tā, ka mēs nevaram teikt, ka ir tikai balts, melns, ir tikai materiālistiski vai ļoti ideālistiski uzskati. Katram mums par virkni jautājumiem varbūt ir vienā tēmā, vai ne vairāk mēs tā kā noslēdzamies materiālistiskā pusē, un varbūt par citu tēmu mēs esam vairāk tādi nemateriālistiski. Piemēram, jautājums par ekstrasensoro pieredzi. Vai, piemēram, mēs... Ar ekstrasensoro pieredzi vai cilvēki tic, kad ir ekstrasensorika, respektīvi, ka ir iespēja uztvert arī... kaut ko mēs nevaram taustīt vai redzēt. Vai ne, tā kā ārpus ierastajām 5 maņām, kas ir redze, dzirde, oža, garša, tausta. Un turpat varbūt, vai ne, blakus ir jautājums, tad, mēs varam, vai ne, varbūt daļa teiks, es ticu, ka tāda lieta pastāv, varbūt pat kādam ir pašam pieredze, ka viņš ir bijis pie kāda ekstrasensa, vai varbūt cilvēks pats sevi šīs spējas apzinās, un tad ir tāda, kur teiks, nē, tās ir absolūti smuļķības. Un tā ļoti daudz šo jautājumu par vai mēs ticam dzīvē pēc nāves, vai mēs ticam ārpus ķermeņa pieredzē, vai mēs vispār uzskatām, ka cilvēks var piedzīvot arī tādas mistiskas pieredzes, ko reliģiskajās tradīcijās, piemēram, varbūt sauc par tādu arī savienošanos ar augstāku, ar Dievu, vai kā katrs mēs to nosaucam. Un katrs šis jautājums, tā kā mēs nostājamies noteiktā zināmā pozīcijā. Un tas veido to mūsu pasaules uzskatu. Un ir instrumenti, kas ļauj to pētīt, aptaujas, kas mums ļauj mūsu pasaules uzskatu un attieksmes pret šiem fenomeniem analizēt un pētīt. Man dažreiz šķiet tik ļoti interesanti paraugoties arī tādā pieredzē apkārtējā pasaulē, ka dažkārt tādi ļoti praktiski un pat uz panākumiem ļoti un uz finansiāliem panākumiem un varu orientēti cilvēki patiesībā ir diezgan, cits teiks garīgi, cits teiks varbūt mājiņticīgi, proti, ka, piemēram, tādi daži ļoti
ietekmīgi biznesmeņi ļoti tic astroloģijai un gandrīz nekur neatkāpjas no kaut kādiem lēmumiem svarīgiem, ja astroloģija. Nu, teiksim tā, ja zvaigznēs viņam ir ierakstīts, ka šajā piekdienā tu nedrīksti kaut ko darīt, tāpēc, ka tas būs slikts biznesa lēmums, tad viņi pie tā ļoti pieturās. Un tad dažreiz tā šķiet, tas tāds kontrasts ir. Tas ir ļoti praktisks cilvēks, viņš ir ļoti matemātiski domājošs, ļoti, tāds pie zemes domājošs, bet tad parādās tā pēkšņi šī, vai to var teikt, garīgā dimensija, ka viņš tik ļoti pieturās pie tā, ka astrologs vai kaut kas tur vēl ir tā pateicis un... Jā, es varbūt negribu uzreiz vai ne tā teikt vērtēt garīgs vai negarīgs, bet šis ir ļoti labs piemērs, kas ilustrē to, ka tas katra mūsu pasaules uzskats, kas veidojās no ļoti daudzām komponentēm, kaut kādos aspektos var būt ļoti materiālistisks un kaut kādās jomās var būt ļoti, tiešām nemateriālistisks, vai tāds transcendents, vai garīgs, ar to domājot nemateriālistisks, tādas dažādas pieņēmums. Un tā tas ir, katra cilvēka dzīvē. Protams, es domāju, ka ir arī tādi ļoti, ļoti materiālistiski cilvēki, kuri tikai to, kas ir fiziski aptaustāms, ieraugāms, materiāls tiešām uzskata par reālu. Tāpat laikā, sarunās arī varbūt ar šiem cilvēkiem, dažkārt es saku, bet tu esi aizdomājies, ka, piemēram, mēs arī ar savām maņām, kas ir kaut vai redze, ka mēs uztveram tikai ļoti ierobežotu daļu no tās informācijas, kas maņās ienāk. Ka būtībā cilvēks kā psiholoģiska būtne, kā fizioloģiska būve ir veidots tā, ka tādā apzinātā līmenī mēs uztveram ļoti ierobežoto daļu. Un līdzīgi ir ar dzirdi, ar visām citām maņām. Līdz ar to, vai ne, tas, kas mums šķiet materiāls, patiesībā ir varbūt pat tikai arī vēl ļoti ierobežota daļa no tā, kas arī ir materiāls. Kādi ir tie novērojumi par Latvijas sabiedrību kopumā? Mēs esam vairāk garīgi vai mēs esam vairāk tādi ļoti praktiski un tālu prom no savas garīgās, tā teikt, kā man to pareizi nosaukt, garīguma attīstīšanas? Jā, es nevaru to balstīt nekādos pierādījumos. Es tikai varu tiešām dalīties savā tādā empīriskā pieredzē. Mēs kopumā esam, nevelti, vai ne, mēs zinām, ka Latvijā un arī mums ir ļoti bagāts kultūras mantojums, kas ir tautas dziesmas, un patiesībā tautas dziesmas rāda par to, ka latvieši ir jau izsenis bijuši ļoti tādā ciešā saitē ar dabu. Un saite ar dabu, ar visu dzīvo, bet patiesībā arī tādas, arī varētu teikt, materiālās vai dabas pasaules tāda padarīšana par kaut ko ļoti dzīvu un ar ko cilvēks var veidot saites, liecina, ka mūsos ir tāds patiešām liels garīgais potenciāls. Kā tas ir šobrīd, es domāju, ka ļoti individuāli, un droši vien nevaru, Svara kauss nesvarās tā ļoti izteikti uz vienu vai otru pusi. Jā, droši vien, vai ne, katrs savā dzīvē var to jautājumu atbildēt, kā varbūt, vai ne, tuvēja apkārtnē draugu radu lokā, kā tas ir. Bet kopumā to, ko var teikt, un tas nav tikai stāsts par Latviju, bet vairāk stāsts par pasauli, ka garīgums, garīgā inteliģence viennozīmīgi ir viens no tiem virzieniem, kur šobrīd arī gan pētnieki, gan arī mēs katrs kā sabiedrības loceklis meklējam varbūt jaunus resursus, kā dzīvot šajā pasaulē. Jo tas materiālistiskais plāns ir sevi lielā mērā varbūt izsmēlis, ja mēs to zinām, mēs to pazīstam, mēs zinām, vismaz daļā vai negadījumu, ko no tā mēs varam iegūt. Savukārt, tāda tiešām tā cilvēka iekšējā pasaule un
kādu dzīves spēku, kādus resursus var dot labāk sevis pazīšana. Tur mēs patiešām vēl ļoti daudz ko varam gan atklāt priekš sevis, gan arī atklāt, kā dzīvot šajā sarežģītajā pasaulē. Un akadēmiskajā pasaulē šie temati, kas ir saistīti ar garīgumu un tā pētīšanu, vismaz tā šķietam ienāk arvien vairāk. Jā, viņi patiešām ienāk. Tas ir pieprasījums tieši akadēmiskajā vidē pēc tā, vai? Tas noteikti arī ir komplekss, jo no vienas puses patiešām ir pieprasījums, jo tiek meklētas atbildes uz ļoti kompleksiem jautājumiem, ko mēs šobrīd piedzīvojam. Visā pasaulē, ne jau tikai kā latvieši. Kompleksi sociālie jautājumi, kompleksi politiskie jautājumi. Būtībā jautājumi ir daudz vairāk atbilžu. Un faktiski arī tā, kas paver iespēju skatīties uz tēmām, nevairs tikai varbūt vienas nozars vai tādā dažu nozaru sadarbībā, bet patiešām meklēt tādus tiltus starp dažādām nozarēm, tādā meta līmenī, vai runājot mazliet akadēmiski, zinātniski, ir paradigma, kas saucas metamodernisms, kas faktiski patiešām definē, ka ir jāmeklē jaunas atbildes uz šiem ļoti sarežģītajiem pasaules jautājumiem, turklāt izmantojot dažādas metodas, ne tikai zinātnē, klasiski ļoti atzītos eksperimentus un lielas grupas, lielas izlases, bet arī pētot daudz vairāk, lielāku uzmanību pievēršot kvalitatīviem pētījumiem vai pētījumiem par šādām netverāmām tēmām. Jo, kā mēs saprotam, tad kāpēc šo ir patiešām arī grūti pētīt, jo cilvēka iekšējā pasaule, mēs nevaram to tā teikt, vai ne tā viegli izvērst uz āru un nofotografēt vai izmērīt, vai ne, to, ko mēs piedzīvojam, tādā savā pieredzē. Mēs pat individuālā līmenī dažkārt nesaprotam. Jā, paši vai ne, nesaprotam, ko mēs šajā brīdī jutām, kas atkal tad ir jautājums par emocionālo un garīgo inteliģenci, ka patiesībā tad arī cilvēkiem dažkārt jautājumi, ko tu šobrīd vai ne jūti, vai kā tu par šo situāciju vai notikumu jūties, tas ir daļai cilvēku ļoti sarežģīts jautājums. Jo atbilde normāli vai labi, viņa neko nepasaka par to tiešām piedzīvojumu vai pārdzīvojumu saturu un jēgu vai pat arī to emocionālo nokrāsu. Jā, tas ir ļoti sarežģīti atbildēt kaut kā daudz plašāk. Gan jau veidojot arī darbu un strādājot tīri no tāda akadēmiskā viedokļa, pētot garīgumu, ir nācies saskarties arī ar dažādiem sabiedrības aizspriedumiem par to, kas tas ir. Varbūt ir kādi populārākie, ar kuriem viena patiešām interesants tāds gan vērojums, gan atziņa, kas man pašai bija tāds pārsteigums, ir stereotips, pieņēmums par to, ka garīgi cilvēki ir nekritiski, ka viņi ir tādi viegli ietekmējami un būtībā nesaprot lietas tāds, kāds tas ir. Ja? Ka garīgums nav saistīts ar kritisko domāšanu. Respektīvi, cilvēks ir vājš, viņš ir vājā momentā, viņš meklē veidus, kā izbēgt, un izbēgt viņš var pievēršoties kaut kādiem... Tāpat būs vēl cita tēma, bet vairāk tādā kā kritiska domāšana, tātad, ka viņš nav iedziļinājies, ka pasaule ir būvēta citādāk, ka viņš tic dažādiem paranormāliem fenomeniem, kas nav reāli, būtībā vai ne, ka viņš dzīvo tādā nereālā pasaulē, paralēlajā realitātē. Un tad ir patiešām interesanti tas, ka ir arī pētījumi, kas to parāda, ka, protams, ir arī cilvēki, kuri patiešām ir nekritiski, un arī nekritiski līdz ar to savos uzskatos, ko viņi par dažādām, varbūt tādām arī alternatīvās, piemēram, medicīnas formām, kas jau aiziet arī tādās, varbūt, galējībās, ka patiešām cilvēki to pārāk nekritiski vērtē. Bet, kā
garīgi cilvēki ir arī cilvēki ar ļoti augstu intelektu. Līdz ar to var teikt, ka viņi ar viņu kritisko domāšanu un ar viņu prātspējām viss ir kārtībā. Un drīzāk tieši viņu intelekts un prātspējas, tas, ka viņi interesējās par pasauli, ka viņi arī interesējās, kā šie, piemēram, jautājumi par kas tad ir apziņa, ja, vai kas ir, kas veido cilvēku labbūtību, kā ir pasaule būvēta. Tieši tie jautājumi viņus ir aizveduši pie šīs garīguma izpratnes, nevis otrādi. Ja, kā teikt, garīgums ir pamatots kaut kādā nekritiskā attieksmē. Ja, tā kā tas ir viens, kas patiešām ir tāds pieņēmums, ja, ka tas daļā tiešām nevar to uzskatīt par patiesu. Un otrs, ko tu jau minēji, ka garīgums kā tāds plāksteris. Ja? Un, protams, varbūt arī tā, kad cilvēki bēg garīgumā, ja, lai nerisinātu kādas savas reālās dzīves problēmas, bet īslaicīgi, kas arī ir ok, ka, piemēram, varbūt cilvēki patiešām ir piedzīvojuši paši vai kādu piedzīvojuši smagu zaudējumu vai slimību, un tad izejot no šīs krīzes, garīgums ir kā tiešām tāds resurss, ja, kā atkal atjaunot savu dzīvi, saprast, kā tad to veidot, kas ir manas vērtības. Bet lielā daļā gadījumu, vai būtībā ilgtermiņā, mēs nevaram teikt, ka tas ir tikai plāksteris, bet tas patiešām dod tādus resursus, kā tikt laukā no grūtām situācijām, kā uzņemties atbildību par savu dzīvi, kā mēs runājam, pārvaldīt savas emocijas un vispār saprast, vai ne, ko tad es ar savu dzīvi gribu darīt, lai es būtu labs cilvēks pats sev un būtu labs cilvēks arī citiem. Kas veido to mūsu pasaules uzskatu un arī mūsu garīgo pasauli? Vai tur var tā sadalīt, piemēram, tik un tik daudz mums ieliek ģimene ar saviem uzskatiem, tik daudz mums ieliek sabiedrība, tik daudz mēs paši atrodam sev kaut ko ērtāko, draudzīgāko, saprotamāko? Jā, daži no tiem elementiem tu patiešām minēji, ka tādu noteikti pamatu ieliek ģimene, skola, kultūra. Mēs mēdzam runāt par austrumiem un rietumiem, par austrumu pieeju, par rietumu pieeju, tādā pasaules redzējumā. Tās ir pat tādas tiešām kultūras, vēstures, filozofiskajās tradīcijās balstīts pieejas, ko mēs uzsūcam. Ja, būtībā dzīvojot šeit, piemēram, vai Latvijā, kā latvieši, vai ja mēs dzīvotu Japānā, vai ne, mums būtu pilnīgi cits skatījums. Un tad, kaut kādā brīdī, protams, ka mēs vai pieslēdzam, vai varbūt daļā gadījumā arī nepieslēdzam tieši to savu skatījumu. Ja? Jau tie, kurus interesē, kā man šīs tēmas interesēs, tiešām jau diezgan agrā vecumā sāku domāt, kas tas ir, kā tas veidojās, kāda ir mana attieksme pret šiem jautājumiem. Kas pamudināja tos jautājumus, tās atbildes uz šiem jautājumiem meklēt? Ļoti grūti to pateikt. Ja? Tas dažkārt ir kaut kāds iekšējs impulss, kas to rada, bet ir arī viena atceroties savu pat visā agru bērnību. Es patiešām arī varu teikt, ka bija ļoti konkrēts pamudinājums, kā bērnam lasot grāmatu. Ja? Un tā ir vēl viena atbilde, kas veido, arī literatūra veido. Konkrēti tā bija Astrīdas Lindgrēnas grāmata Brāļa lauvas sirds. Ja, tie, kas nav lasījuši, vai es tiešām iesaku izlasīt, es to izlasīju kaut kādu, manuprāt, man bija kādi 8, 9 gadi, varbūt pat mazāk. Es atceros, es biju slimoju un, kā bērns slimojot, mazliet mocījos ar sajūtu, ko man tagad darīt, ir jāguļ gultā, nekādu interesantu nodarbi nav. Un man māsa iedeva, tā teikt, izlasīt šo grāmatu. Un es atceros, tā patiešām bija kā tāds
varētu teikt, sprādziens manā smadzenēs, jo, nestāstot šo sižetu, bet būtībā, tajā grāmatā bija saruna par, nevis saruna, bet, stāsts par to, vai ne, kā viens no brāļiem nomirst, un tad, jau notiek komunikācija ar viņu no citas pasaules. Ja? Tātad, tā grāmata manī pavēra to jautājumu par to, vai pastāv dzīve pēc nāves. Ja? Kas radīja... Tik agrā vecumā. Jā, bet tiešām, vai ne, jo tas bija, priekš manis tāds, tiešām sprādziens, ja, sāk domāt par to, ja, vispār, kāda tad ir šī pasaule. Un aizejot atpakaļ, jā, kā tad tas veidojās, tad līdz ar to mēs kaut kādā brīdī varbūt paši sākam uzdot šos jautājumus un veidot to savu spriedumu, jau neatkarīgi no tā, ko stāsta vai stāsta skolā, vai stāsta vai nenoteikts filozofiskās sistēmas. Un, jā, ir arī teorijas un pētījumi, kas patiešām tā arī saka, ka būtībā tāda uzskatu vai arī ticības, pārliecība, attīstība, viņi notiek no tādas, pirmkārt, vai ne, protams, ļoti neapzinātas, ļoti vispārīgas, tad tradīcijās, kultūrā balstītas uz vairāk tādu individualizētu. Ja tas, ko mēs varam teikt, ka katram pašam ir jāizveido tas savs uzskats, ja? Kritiski vērtējot informāciju, kritiski vērtējot dažādus avotus, kritiski vērtējot tradīcijas, ja? Tā teikt, veidojot tiešām savu attieksmi pret dzīvi. Ja tev būtu jāsaka, kas ir tas, teiksim tā, cilvēka garīguma evolūcijas kāpiens un kas ir šī garīguma zelta gadi? Vai to var tā ielikt tādā? Jā, ļoti, es domāju, es domāju, ka es to noteikti neņemtos darīt. Es drīzāk teiktu, vai ne, ka jau tie ceļi katram, kā mēs vai vispār pie tiem jautājumiem nonākam un kurā posmā, vai ne, un kā nonākam, ir ļoti dažādi. Es pieminēju, vai ne, savu, un tāpat laikā, tas nenozīmē, ka tajā nav, vai ne, šajā ceļā joprojām tas ir ceļš, tas nav galapunkts, ja, ko es būtu sasniegusi, tie uzskati attīstās un arī mainās. Bet, jā, piemēram, vai ne, atšķirīgs ceļš. Ir cilvēki, kur pie šiem jautājumiem nonāk krīzes situācijās, ja? Vai, piemēram, savas slimības, vai, piemēram, vai ne, klīniskās nāves gadījumā, kuri piedzīvo šo sajūtu par, noteikti ir dzirdēts, vai ne, par tuneli, par gaismu, ja? par būtnēm, kas sastop cilvēku šajā, vai ne, šajā ceļā, un tad ir šī saruna, šī saruna ne tāda, vai ne fiziski, bet saruna, kas saka, jā, ka cilvēkam ir jāatgriežās, un viņš atgriežās no šī klīniskās nāves stāvokļa. Un, protams, ka tas ir notikums, pieredze, kas šo cilvēku ļoti būtiski maina. Jā, un viņš varbūt tiešām pie šiem jautājumiem nonāk tādā, jā, vai ne, krīzes gadījumā. Tā kā ļoti, ļoti individuāli. Bet es par bērniem runājot, es gribu pieminēt patiešām ļoti interesants pētījums, lai parādītu, ja, ka tā nav tikai arī šobrīd, ka mēs nerunājam atkal tikai tā, varbūt kādam šķiet, ja, ka par tādām jocīgām lietām ir arī pētījumi, kuri apliecina to, ka jā, tieši bērni vecumā, kad viņi jau var sāk runāt, lietot valodu, bet vienlaikus līdz kādiem 5, 6, 7 gadiem mēdz viņi pieredzēt, vai ne, dažādas interesantas lietas un mēdz arī atcerēties, piemēram, iepriekšējās dzīves. Jā. Un, pagājušā gada, tad, kad arī Stradiņu universitātē mums bija iespēja tiešām tādā pasaules līmeņa profesoru vadībā veidot programmu par apziņu, tad viens no profesoriem no
no Brazīlijas stāstīja par šiem saviem, arī tieši par saviem pētījumiem, ja, kā apzinot bērnus šādā mazā vecumā un intervējot, ja, ļoti stingri veidojot šos te pētniecības protokolus, lai neradītu, vai gluži otrādi, lai pārliecinātos, ka bērns nav noklausījies kādas vecāku sarunas un varbūt vienkārši šobrīd, tā teikt, fantazē. Jā, ka tiek gūti pierādījumi tam, kā, piemēram, vai ne, bērns patiešām atcerās, ja, saka, jā, piemēram, vai ne, tu nebija mana mamma, ja, bet mana mamma bija, cita sieviete, ja, un tad izrādās, vai ne, ka patiešām dažkārt, vai ne, ja šie notikumi notiek vienā ģimenē, ka, piemēram, vai ne, kāds tēvocis ir bērns, tā teikt, ziņo par faktiem, ko ir piedzīvojis tēvocis, ja, tad var salikt kopā un redzēt, ka ir sakarības starp to, kā cilvēks, kā bērns runā par lietām, ko viņš nav piedzīvojis, bet ko ir piedzīvojuši kādi priekšgājēji, kas šobrīd jau ir miruši. Wow. Tā ļoti satraucoši, bet varbūt tāds runājot arī par šīm spējām, par to, ka mēs kā cilvēki patiesībā ļoti maz par sevi zinām. Pagājušo gadu piedaloties vienā no tādām arī apziņas konferencēm, kur apziņas pētnieki no ļoti dažādām nozarēm stāsta par saviem pētījumiem, tad bija rādīja konferences dalībniekiem eksperimentu ar bērniem, aptuveni 6-7 gadus veciem bērniem, gan zēniem, gan meitenēm, kur viņi ir iemācījušies uztvert vizuālu informāciju bez acīm. Ja, tātad viņiem ir liels maskas uz sejas, un viņi var nolasīt tekstu, viņi var izjaukt Rubika kubu, viņi var atpazīt zīmējumu, bet neredzot. Kas liek mainīt mūsu priekšstatu par to, ka acis un redze ir mūsu vienīgais, tā teikt, vizuālās uztveres orgāns. Atgriežoties tomēr no bērniem uz pusmūžu, mēs daudzkārt esam runājuši ar mūsu raidierakstu cikla viesiem par to, kas ir pusmūžs. Lielākā daļa saka, tas tāds zelta, tas tāds pilnbrieda laiks cilvēka dzīvē. Kā ir ar garīgo pasauli? Arī pusmūžu šeit var teikt, ka tas ir tāds zelta laikmets. Jā, savā ziņā tam patiešām var piekrist, jo pusmūžā cilvēki arī no tāda attīstības, pat psiholoģijas viedokļa, viņi atkal nonāk, jau, protams, tādā citā līmenī, bet pie jautājumiem, kas es esmu, kāpēc es dzīvoju, ja, kas ir tas, kas man sagādā prieku, jo pusmūžā nevelti nosaukums rāda, vai ne, kad ir jau noteikti ārēji sasniegumi, ir iegūta izglītība, iespējams, ir jau karjerā ir panākumi, ir ģimenes, ir bērni, pusmūžā pat arī bērni varbūt jau ir pieauguši, kad, tā teikt, vai ne, lielu daļu to tādu ārējo sasniegumu mērķi ir sasniegti, un tad ir jautājums, ko tālāk, vai ne? Vai tas ir vienīgais, vai kas manā dzīvē ir svarīgi. Un tad cilvēki tiešām nevilšas vai ļoti apzināti nonāk pie šiem jautājumiem. Es esmu izveidojis ģimeni, man ir lieliski bērni, bet vai ar to man dzīve aprobežojas? Man ir laba karjera, bet varbūt šobrīd arī es negūstu prieku no tā darba, ko daru, ko es varu darīt citu, vai kas ir tas darbs, kas man varētu sagādāt prieku. Šie daži piemēri, kas
parāda, ka šī dimensija, garīgums, kas tad ir manas vērtības, kas man dod piepildījumu, kā es gribu dzīvot tālāk, viņi aktualizējās, līdz ar to garīgums tā kā pieklauvē vai ne kārtējo reizi pie to cilvēku durvīm, kur varbūt šos jautājumus nav uzdevuši. Bet ko šis garīgums dod? Kādas iespējas paver? Jo no vienas puses parādās arvien vairāk lielu eksistenciālu jautājumu. Un tad no otras puses ir arī tas teiciens, ka mazāk zinās, vieglāk gulēs. Jā, es teiktu, ka lai cik varbūt tie jautājumi nav ērti, šie lielie eksistenciālie jautājumi, pirmajā brīdī cilvēkiem varbūt negribās ar viņiem nodarboties, jo tas brīdis, kamēr mēs tās atbildes meklējam, ir gan daļā gadījumā interesants, bet viņš nevienmēr ir viegls. Jo taču vieglāk visiem vienmēr arī pietiek laika. Arī tiesa. Jā, līdz ar to tā kā gribas kaut ko ātri saprast, atrisināt un iet tālāk. Tas ir tāds rietumnieku arī pieejams. Bet tajā brīdī, ja mēs atkal uz tiem saprotam, tos priekš sevis būtiskos eksistenciālos jautājumus, piemēram, kas ir tas, ko es patiešām savā dzīvē gribu izdarīt, vai priekš manis, lai tad, kad, kā teikt, varbūt būs pēdējās minūtes vai stundas atskatoties dzīvi, lai es teiktu, ka es jūtos gandarīti, piepildīti, nodzīvojis tādu vērtīgu dzīvi un tieši pati savās acīs. Tad, jo vairāk man šīs atbildes būs, vai jo vairāk es meklēšu, jo patiešām tas dod tādu lielāku dzīves piepildījumu. Tuvojoties jau šīs sarunas noslēguma daļai, vēlos atgādināt, ka, ja klausāties šo un šis temats jūs ir aizķērs arī temats par pusmūžnieku dzīvi, noteikti varat vairāk epizodes dzirdēt LSM-nīcas sadaļā uz visiem 100/40 un noteikti arī piespiežiet kādu sirsniņu, kādu laiku, lai mūs atbalstītu. Bet vēl arī, protams, nevar nerunāt par tieši tavu profesionālo pieredzi. Tu esi arī organizācija psiholoģe un tāpēc arī gribētu parunāt par cilvēku un darbu. Jā. Kā tu raksturotu organizāciju kultūru Latvijā? Kādas iezīmes mums tieši ir raksturīgas? Atkal nevaru teikt, ka ir kaut kas ļoti viens un vienāds. Ja mēs runājam tiešām par organizāciju vidi, jo Latvijas tāda darba vide ir veidojusies gan no vienas puses tādā, mēs varam redzēt, ir padomju mantojums, jo vismaz vēl, arī šobrīd vēl daļā uzņēmumu un arī daļā uzņēmumu ir vadītāji, kur piedzīvojuši tā saucamos padomju laikus, un viņi atcerās un zina, kā tika vadīta uzņēmumu tobrīd. Tā ir tāda viena trauma. Tad ir otrs trauma, ko, protams, ir ienesuši zviedru, amerikāņu un citi starptautiskie uzņēmumi, kas ir pilnīgi cita veida kultūra. Un kas tā ir kultūra? Piemēram, vai ne tiešām zviedru kultūras gadījumā tā ir tāda sarunāšanās kultūra, tā ir demokrātija, tā ir arī kopumā rūpes par cilvēkiem darba vietā, kura varbūt tādā padomju mantojuma skatījumā cilvēki katru daļu, dokumenti nebija. Ja tev nepatīk strādāt, tad ej citur. Te jau nav nekādas mājas, nekāda ģimene, tad cilvēki atnāk pastrādāt un dodas. Šobrīd tas viss ir tādā, protams, saplūdes kopā, jo arī cilvēkiem ir dažādas pieredzes, protams, arī dažādas paaudzes ir darbinieki, kuri vai jaunieši, kuri ir studējuši ārzemēs, strādājuši ārzemēs. Līdz ar to tas viss tādā tiešām lielā kokteilī. Bet
Bet pozitīvā ziņa ir tā, ka īpaši, un to ir teikuši uzņēmēji un vadītāji no ārvalstīm, ka viena latviešu darba kultūras iezīme ir strādīgums. Mēs esam kopumā kā patiešām tādi ļoti strādīgi, apzinīgi un darbam motivēti cilvēki. Jā, mums tieši bija pirms kāda laika saruna ar Mariju Ābeltiņu. Viņa teica, ka pat pārāk glorificējam to pārstrādāšanos. Klausījos vienu interviju ar tevi, un tajā arī izskanēja doma, ka tie cilvēki, kas ir garīgi inteliģentāki, viņu labbūtība ir augstāka. Arī to patiešām var, to rāda pētījumi, un to šobrīd arī apliecina dati no maniem abiem pētījumiem, ka tā patiešām ir, ka šī vairāk transcendenti, jeb garīgi uzskati patiešām saistās ar labbūtību. Un tam ir daudz izskaidrojumu, jau pieminētais man autentiskums, ka cilvēki izvēlās darba vietas, kas vairāk atbilst viņu vērtībām. Viņi dara darbu, kas viņiem patīk, padodās, nevis tikai darbu, tur, kur labi maksā, vai tur, kur tuvāk dzīves vietai, vai mazāk jāstrādā. Ja? Tātad vairāk izvēlās pēc šiem iekšējiem faktoriem. Un arī otrs ir, kad vairāk cilvēki iemācās vadīt savu dzīvi, vadīt savu emocionālo stāvokli. Mēs runājam par emocionālo inteliģenci. Ja? Tātad tiešām pārvaldīt savas emocijas, veidot arī tādas labvēlīgākas attiecības ar citiem cilvēkiem, kas dienas beigās jau arī rada labāku rezultātu, vai ne? Jo, vai mēs esam draudzīgi, vai gluži otrādi konfliktējoši darba vietā, tas rada divas atšķirīgas emocionālās vides. Protams, es domāju, ka katrs cilvēks piekritīs, ka veselīga darba vide ir tikai iedvesmojoša un rosina tev kaut ko tur darīt. Jā, ja mēs jūtamies psiholoģiski droši, psiholoģijā šāds jēdziens ļoti daudz tiek lietots un ir izpētīts, tad patiešām mēs esam radošāki, mēs esam brīvāki, mēs jūtamies labāk gan individuāli, gan arī kā kolektīvi. Bet tad es arī domāju, būs tāda daļa cilvēku, kas klausās vai skatās un domā, kas tagad te notiek. Darbs ir darbs. Cilvēks tur atnāk, nostrādā, un tas visas tavas brīvības, visas tavas garīgums, tas paliek tavā ziņā ārpus darba laika. Kāpēc tās lietas jāpina kopā? Pinam vai nē, bet mēs jau atnākam darbā ar sevi visu. Ja? Un mēs arī zinām, ka pat tad, ja mēs varbūt kolektīvos arī nerunājam varbūt par to, ko cilvēki piedzīvo ārpus darba, ja par ģimenēm, par mājām, tas, kad kāds ir varbūt no rīta atnācis noskums vai satraukts, mēs to gan redzam, gan mēs to sarunās varbūt vai ne paši piedzīvojam, sakām, vai ne kaut kas mājās noticis, tāpēc šodien vadītājs, tur tāds pikts, Un līdz ar to tāda ļoti mākslīga durvju aizvēršana starp tēmām, ja šis attiecas uz darbu vai šis neatiecās uz darbu, viņa rada vairāk problēmu nekā iespēju. Jo tā ir mākslīga. Jā, jo tā ir mākslīga. Un tāpat laikā, protams, ka ir kaut kāda šī ļoti smalkā robeža, kad mēs patiešām turam arī to robežu, kad mēs neiedziļinamies vai neuzbāžamies cilvēkam ar jautājumiem, kas ir vairāk individuāli raksturi. Ja? Piemēram, tiešām par to, kādas ir viņa uzskati vai attieksmes pret tām vai citām parādībām, par šiem garīgiem jautājumiem. Neveidojam varbūt vai ne tādus iekšējos pulciņus, materiālistu vai ideālistu pulciņus, nenaidojamies dēļ šiem atšķirīgiem varbūt pasaules uzskatiem. Runājot par darba vidi, pēdējā laikā arvien biežāk arī tiek minēts tāds termins kā mīkstās prasmes, jeb soft skills, un tas, ka tās palīdz ikdienas darbā. Kas tas tāds ir un kā tas palīdz cilvēkiem? Jā, patiešām to apliecina daudz, un arī tādi prestižie kā Pasaules ekonomikas fóruma pētījumi par šīm mīkstajām kompetencēm. Būtībā tās patiešām ir šīs personības, emocionālās prasmes,
kā emocionālā inteliģence, kā garīgumā ļoti svarīga, garīguma kontekstā ļoti svarīga prasme ir prasme mācīties, prasme būt zinātkāram, prasme analizēt sevi, jeb tas, ko sauc par tādām refleksijas prasmēm. Citiem vārdiem sakot, kā ne tikai, tā teikt, to savu varbūt uztveri, un domāšanu vērst uz ārējās pasaules notikumiem, bet arī, ielūkoties sevī pēc gan pozitīvām, gan arī varbūt sarežģītām situācijām, vai arī par to situāciju laikā, būt, piedzīvot, bet arī vērot sevi no malas, un spēt tā iespējami neitrāli paraudzīties, sevi analizēt. Piemēram, kāpēc, bija darba vietā konflikts, kas notika tajā situācijā? Ko es teicu, un ko teica mans partneris, kurā brīdī varbūt tā saruna iegūta tādu destruktīvu noskaņu? Vai ja mums izdevās veiksmīgi vienoties, atrisināt šo konfliktu, tad ko es darīju, vai varbūt kā man izturēšanās tam palīdzēja, vai mana saruna biedra izturēšanās palīdzēja. Tā ir tāda, tiešām spēja reflektēt par situāciju, nevis tikai pateikt, viss labi atrisinājās, ko tur daudz iedziļināties, analizēt, kāpēc tas notika. Visādas prasmes var apgūt, visādas prasmes var uztrenēt. Jautājums ir, vai var uztrenēt un iemācīties šīs mīkstās prasmes, jo tur jau tomēr ir liela nozīme arī cilvēka personībai, cik elastīgs tas cilvēks ir, cik viņš ir, emocionāli jutīgs un tā tālāk. Jā, no te mēs nonākam pie jautājuma par to, vai būtībā arī pie katra mūsu uzskata, es negribu teikt pasaules uzskata, bet uzskata par to, kas ir personība un cik tā ir maināma. Un, gan kā tāds mans personiskais viedoklis, bet arī patiešām to apliecina pētījumu, ka mēs maināmies un mēs varam mainīties visā dzīves laikā un ka personība būtībā ir tikai tāda dzīves laika apgūta ieradumu summa, kas nozīmē, ka mēs arī šīs mīkstās kompetences varam attīstīt. Ja? Jo mēs varam un mēs mainamies kā personības. Ja vien mēs gribam un esam gatavi to darīt. Bet varbūt tā, ka cilvēkam vienkārši nav šīs mīkstās kompetences. Viņš ir tik ļoti tādā, kvadrātiņā. Visiem ir mīkstās kompetences, jo būtībā dzīve sociālā vidē prasa, un mēs lietojam šīs mīkstās kompetences nepārtraukti. Mēs sarunājamies, mēs mīlam, mēs lasām, mēs par kaut kādām tēmām mūs interesējamies. Un būtībā tajā brīdī mēs tiešā vai netiešā veidā mēs lietojam. Mēs neesam tikai tā teikt, vai ne? Ķermenis, rokas, kājas, galva, bet mums ir ļoti daudz kā tāda, ko mēs varam teikt par empātiju. Mēs pēc būtības arī tas, kas ir arī izpētīts, kaut vai empātijas spēja, kas ir viena no mīkstajām kompetencēm, spēja līdzpārdzīvot, saprast citu cilvēku pārdzīvojumu, kaut kādu piedzīvoto, ir bioloģiski determinēta. Mūsu smadzenēs ir šie spoguļu neironi, kas spēja uztvert otru cilvēku arī tādu iekšējo pasauli, viņa piedzīvot un līdzpārdzīvot. Ja? Tā kā varētu teikt, ka mūsos ir šo mīksto kompetenču ne tikai aizmetņi, bet jau mehānismi ielikt, un mēs viņus lietojam. Tikai atkal, vai apzināti, neapzināti, un vai mēs tos vēl vairāk tā kā attīstam un pilnveidojam. Varbūt viens kāds piemērs, kā var cilvēks pats ar sevi sākt strādāt un mēģināt šīs mīkstās kompetences attīstīt. Vai tas ir, ko iepriekš minēja, šī pašrefleksija par kaut kādām konflikta situācijām, vai kas vēl ir tas, pie kā var piedomāt, lai vienkārši to muskulīti nedaudz vairāk... Jā, katrai mīkstai prasmei ir noteikti savs komplektiņš, kā to darīt. Ja? Jo patiešām, kad mēs runājam par mīkstām prasmēm, tad mēs runājam par garu sarakstu. Ja? Kā es pieminēju, sociālās prasmes, komunikācijas prasmes, mācīšanās, refleksija. Es izvēlēšos varbūt mācīšanos, tāpēc, ka man šķiet, ka īpaši tādā
40 gadnieku vai pusmūžu kontekstā, daļai cilvēku ir tā, varbūt doma, ko tad vai ne? Tad tiešām daudz, kas jau ir mācīts, ja, ir iegūtas izglītības, ko tad es vēl mācīšos? Un mūsdienu pasaulē mācīšanās ir kompetence vai mīkstā prasme, kur būs vajadzīga visu mūžu garumā. Jā, ļoti daudz. Un tāds varbūt vienkāršais veids ir patiešām ka darīt, apgūt jaunus hobijus. Vai pat arī savā pilsētā iet, izzināt varbūt ielas vai vietas, kurās mēs nekad neesam bijuši. Būtībā kopt tādu savu ziņkārību pozitīvā ziņā. Apgūt prasmes, kuras es neesmu apguvusi. Piemēram, man pašai pat bija eksperiments, un to es tā ļoti apzināti veicu, ka es mācījos spēlēt violi. Nevis tādēļ, lai kļūtu par violnieci, bet lai pati pārbaudītu un arī tiešām citus iedrošināt par to, ka to var izdarīt. Un ir labi kāpt zonās vai jomās, kurās jūtos kā, mēs jūtamies kā nulles. Ja? Mēs sākam kaut ko darīt pilnīgi no jauna. Tas principā, vai var teikt, ka tas ir padarīt savu prātu elastīgāk, par ko dažreiz arī runā, ka tas ir viens no tādiem atslēgas elementiem, ne tikai, lai cilvēks būtu empātiskāks, varbūt tāds garīgāks, ja to tā varētu teikt, bet arī, lai būtu jauns pēc iespējas, ilgāk tās mūžīgās jaunības. Tā arī ir, jo tajā brīdī, kad mēs darām kaut ko pilnīgi jaunu, vai apgūstam kaut ko jaunu, vai praktiski darām ar rokām, vai apgūstam jaunu kustību, vai kaut ko jaunu lasām, uzzinām jaunu informāciju. Mēs būtībā arī no tāda fizioloģiskā viedokļa mēs veidojam jaunus smadzeņu ceļus savās smadzenēs. Un pirmajās reizēs tas ir tāda laušanās cauri džungļiem, un tas, protams, ir grūti un sarežģīti. Ja? Un tas ir bieži vien tas, kas cilvēks biedē, jo viņi nevar uzreiz demonstrēt tādu meistarības līmeni kā tajās tēmās, ja? ko viņi ļoti labi pārvalda. Bet tieši tas dod to iespēju mums būt elastīgiem un atkal citās situācijās, varbūt arī tādās sarežģītās situācijās, atrast kaut kādu varbūt netipisku risinājumu, jo mēs esam izkāpuši no tās savas varbūt standarta kastītes, kurā mēs dzīvojam jau un tikai viena veida risinājumu, un mēs neredzam, ka patiesībā var arī uz to jautājumu vai to situāciju risināt arī kaut kā citādāk. Mums arī trūkst to prasmu. Un otrādi, vai ne, ja mēs veidojam šos jaunos smadzeņu ceļus, tad mums ir iespēja, tā teikt, arī nevilšus, rast sevī to potenciālu, paskatīties vai atrisināt situāciju citādāk. Nesen runājām ar jau iepriekš minēto medicīnas doktoru psiholoģijā Mariju Ābeltiņu, kur specializējas izdegšanas pētīšanā, un viņa minēja, ka 4 darba dienu nedēļa pasaulē jau parādījusi savu spēku, ka patiesībā varbūt, ka mums arī vajadzētu uz to virzienu iet. Kā raugies uz to, vai mums vajadzētu uz to virzīties, lai kādu dienu justos vēl labāk un arī produktīvāk? Es domāju, ka jā, un droši vien, ka arī mēs uz to virzīsimies kopā ar visu pārējo pasauli, jo skaidrs, ka, ja mēs paskatāmies, tad šobrīd ir virkni valstu, kurā šie pētījumi patiešām parāda ļoti labs rezultāts, respektīvi, ka cilvēki patiešām ir gan produktīvāki, gan jūtas labāk, strādājot mazāk. Un mēs arī nevaram pa zemu novērtēt to, ka mākslīgais intelekts un šie jaunie risinājumi atvieglo mūsu ikdienu arī darbu, darot mūsu vietā lietas, ko līdz šim mēs darījām paši. Ja? Tā kā, es domāju, ka tā ir tā jaunā realitāte. Bet ir viens bet, ko arī rāda arī pašreizējie pētījumi, ka
tāda laika atbrīvošana vēl negarantē to, ka cilvēki jutīsies labāk. Jo ir svarīgs jautājums, ko mēs ar šo laiku darām. Tas gan jau. Jo mēs varam aiziet mājās un varbūt ieslēgt televizoru un ne tikai tos 4 vakarus pēc darba pavadīt pie televizora, bet arī tagad varbūt to 5. brīvo dienu vienkārši pavadīt pie televizora. Tikai tā ilustratīvi sakot, vai arī mēs patiešām varam tajā laikā domāt, vai ne, ko es... kā veltīt vairāk laika, kā palielināt attiecību kvalitāti, kā darīt lietas, kuras patīk, kā apgūt jaunas prasmes, kā vairāk laika veltīt saviem hobijiem, kas būtībā ir tie veidi, kas ļauj gan no vienas puses atpūsties, gan arī būt piepildītākiem savā dzīvē. Pašā sarunas noslēgumā, ja tev būtu iespēja izdot kādu likumu, ko obligāti būtu jāievēro visiem cilvēkiem, bet jo īpaši pusmūžniekiem, jo īpaši kontekstā ar mūsu šīs dienas tēmu, kas ir sava garīguma stiprināšana, sava prāta paplašināšana, kas tas būtu? Man tiešām gribas smieties, tāpēc, kad es pati šobrīd apzinos, ka mans likums būs ļoti izrietošs no tā, ko es daru, un caur kādām brillēm es skatos pasauli. Un tas likums būtu, ka patiešām pievērsieties sevis tādai psiholoģiskai izzināšanai. Jo visas atbildes ir mūsos pašos. Un jo mēs labāk sevi pazīsim kā cilvēku, savas vērtības, savu motivāciju, savas stiprās puses, arī savas ēnas puses, jo mēs paši arī iemācīsimies ar sevi labāk vadīt un labāk dzīvot. Principā garīguma meklēšana tā kā tāda SWOT analīze pašam beigās. Kaut kādā ziņā, jā. Bet, kā teikt, dzīvot ārējā pasaulē, bet arī pazīt pašiem sevi. Ja, jo labāk pazīstot sevi, mēs arī patiešām kļūstam arī labāk arī saviem līdzcilvēkiem un labāki cilvēki pasaulē. Saku tiešām lielu paldies par šo sarunu. Paldies, es ceru, ka arī tie, kas mūs klausījās pamazām, kā mēs no jūs uz tu, tā arī jūs nonācāt no tāda jūs uz to attiecībā uz garīgumu un garīgumu meklējumiem. Jā, tēma ir milzīga. Nevelti viņa ir tikpat veca kā pasaule, tāpēc mēs tādus varbūt caur maziem dažiem lodziņiem paskatījāmies tajā, kas tas ir. Un es ceru, ka arī akadēmiskā pasaule arvien vairāk un vairāk ko jaunu un interesantu atklās par šo tematu. Jā. Atgādināšu, ka mēs šodien sarunājāmies ar certificētu darbu un organizāciju psiholoģi un organizāciju konsultanti Rīgas Stradiņu universitātes doktoranti Gitānu Dāvidsoni. Lielas paldies jums! Paldies!